Pašmāju smagās mūzikas un dzīvās vēstures festivāls Zobens un Lemes šogad svin savu 10 gadu jubileju. Bauska 6. līdz 8. jūnijas, biļetes Ticketshop LV. Un Baltijas lielākais smagās mūzikas festivāls Kelkim Žaibu šogad svinēs savu 25 gadu jubileju. 20. līdz 22. jūnijas, Lietuvā, Upmergē. Biļetes pieejams caur kelkimžaibu.com. Ok. Bet man nav sagatavots intro, ja es nezināju, tāpēc Freestyle lives forever. Sveiciens visiem. Laipni lūgti Metālkastā. Pēc vairāk kā 2 gadu pārtraukuma mēs esam atkal satikušies vietā, kur pēc dažu cilvēku nostāstiem agrāk pat vilki vienatnē baidies ienākt. Un esam atgriezušies Renāra personīgā bunkurā. Tā vispār dīvaini redzēt, ka tu esi pieradis kaut kādu vietu redzēt tikai kamerās un no viena konkrēta leņķa. Tad atrasties te telpā ir drusku īpatnēji, bet viss ir kruti. Jā. Un jā, šī taisnība ir diezgan spontāna, neplānota sērija, bet ņemot vērā, ka notikums, manuprāt, to pavisam absolūti pieprasa. Un mums jau sen nav bijuši tādi specifiski konkursu, bet koncertu apskati, tad jā, to mēs arī šodien izdarīsim. Kas notika un kāpēc mēs esam šeit, Renār? Jā, notika tāds ļoti unikāls un vienreizējs pasākums. Arēnā Rīga. Nē. Tad kā ir pareizi? Xiaomi arēna. Man liekas, Xiaomi izrunā. Labi. Xiaomi, jā. Lai kā viņi tur saucas, te ir Arēna Rīga. Tautā viņa vienmēr, protams, tā paliks. Jā. Tad Arēnā Rīga notika, ja es nemaldos, tad pirmo reizi notika Latvijas metāla grupas koncerts. Headlinoja Skyforgers. Un, es teiktu, ka tas ir tāds augstākais punkts vispār Latvijas metālā, ja mēs tā paskatāmies, ka lielāks skatuves, kur spēlēt nav. Tā bija arī viņu 30 gadu jubileja. 10 gadi pagājuši kopš pēdējā albuma, tad šis arī bija albuma prezentācijas koncerts. Tāds vienkārši vesela čupa ar atzīmējumiem notikumiem, salikti vienā. Lielākā Latvijas metāla grupa Skyforger. Man liekas, tāds ļoti unikāls notikums, ko nedrīkstēja laist garām, absolūti. Jā. Tā kā bija baigi forši un vispār es nezinu, vai tu esi bijis tajā Kurbada, kad viņi uztaisīja to metāla operu. Tas ir man tā kā, līdz tam man liekas, ka tas ir tā kā augstākais slieksnis, kur Latvijas metāls tā kā ir varbūt ticis paspīdēt. Bija toreiz, ne? Nebija. Es arī nebiju, tāpēc es tā objektīvi nevaru salīdzināt, bet ir jau dzirdēts no vairākiem cilvēkiem, ka šis, laikam, tagad ir tas augstākais punkts Latvijas metālā, tīri mēroga ziņā varbūt. Un būs, laikam, diezgan grūti pārsist to visu. Interesanti, vai ir sanācis kādai Latvijas grupai, kaut vai Skyforger, nezinu, vai vismaz parādīties tajā arēnā. Ir. Viņi ir kaut kādu dziesmu noteikti ir spēlējuši, bija kaut kāda, visādas grupas spēlē latviešu, un viņi tur točni ir, pat YouTube ir kaut kādi klipi, jā. Bet citādi... Bet šis bija pilnmēroga, un priekšnes mums bija, īsumā sakot, iespaidīgs. Bet pirms tam vēl viena nianse, ko gribas, protams, pieminēt, ir tas, ka koncerts notika 2025. gada 3. maijā.
Bet savu jaunu albumu viņi jau tā kā oficiāli iemeta pirmajā. Jā. Maijā. Un tad tur bija tas interesantais moments, jā, ka vairākas atsauksmes tika dzirdētas jau arī Sveiciens Madarai, kas mums šodien aiz kameras darbojas. Madara jau rakstīja 10 no 10 albums, arī Andrejs no Purva Metāla bija nenormāli pārsteigts. Un man tad bija tā sajūta, ka es gribu klausīties, bet tajā pašā laikā, ja tev ir tik unikāla iespēja pēc pāris dienām to visu pirmo iespēju dabūt dzīvē, nu reāli tā būtu pirmā reize, man te nekas tāds iepriekš nebija bijis, tad gribējās drusku pārbaudīt to gribas spēku un tomēr nestrīmot un reāli tomēr dabūt to visu dzīvē, un es absolūti to nenožēloju, ka es noturējos tās 2 dienas un dabūju piedzīvot to visu tieši klātienē, manuprāt. Nu, tādu pieredzi būs grūti tā kā vēlreiz atkārtot, jo mājās jau tu arī, kad gribi pirmo reizi albumus klausīties, bet cik bieži tev ir iespēja noklausīties albumus vajag iznākušu tā kā dzīvē. Plus, pārtrauc, bet mums arī šī ir pirmā reize, kad mēs piedzīvojam to momentu, kad Skyforger debitēja vispār ar albumu. Nu, tā kā koncerts un nu, jā, es, piemēram, tad, kad bija Senprūsi izdevot, nu, es tā baigi neinteresējos. Nu, jā, es saprotu, ko domāju. Es arī toreiz atceros, kad Senprūsi noklausījos, man tas toreiz tā kā absolūti nekādas emocijas neizraisīja. Tā kā es pat, nu, baigi nezināju, kas tie Skyforger tādi ir, sanāk, 10 gadi atpakaļ. Bet ir tā podkasta kontekstā, jā, šitas arī pirmā reize. Nu, ne jau tikai mums cilvēki 10 gadus tomēr gaidīja. Bet vispār, jā, viņi diezgan ilgi tur. Atceries, mēs pat, kad ar Alvi toreiz Gorā runājām, viņš jau toreiz stāstīja kaut ko par jaunu albumu, par teiku tematiku. Tas jau likās, ka, nu, tūlīt jau būs. Bet ir 5 gadi pagājuši. Un tā tas viss bija, jā. Nu, es, kā to pateikt, 2 iesildošās grupas retrospektā varētu teikt, ka varbūt vairāk nekā vajadzētu, jo, manuprāt, pilnībā ar vienu pietiktu, ņemot vairāk, ka tik gara bija tā pamata programma, bet tas tā, protams, sīkumi. Jā, nu, ja uz papīra skatās, tur redz tikai 2 iesildošās grupas, man liekas, ka varētu vēl būt, varbūt kāda latviešu metāla grupa, bet nu jā, Skyforgeriem, kā jau tu minēji, bija tik gara tā pamatprogramma, tas sets bija, nu, tiešām ļoti garš. Man prieks, kad mēs ar Madaru paņemām sēdvietas, pirmo reizi pensionāros iekāpām, un mēs tikai uz iesildošiem grupām palikām sēdēt. Nu, varbūt tas nav baigi legāli, bet jā, mēs pēc tam uz Skyforgeru laikā aizgājām stāvēt, un mēs jau tikai stāvot pie Skyforgera, mēs jau patiesībā nogurām. Nu jā, var saprast. Nē, es nekādā gadījumā tā kā nemēģinu sūdzēties, ka man tur bija grūti vai kā, jo gribas, protams, pateikt paldies arī Jānim par super privileģēto iespēju pirmo reizi dzīvē izbaudīt VIP Illuminati statusu. Tajā guestlist saucamajā tikt un izbaudīt to no tāda rakursa. Tā kā jāsēdēt bija forši īstenībā. Un tā kā par to es, protams, nesūdzos, bet tīri jā, kad tu tomēr paskaties tos laikus, kas ir sarakstīti koncerta grafikā, un tad tu sēdi tam visam cauri, tu saproti, ka principā ar vienu iesildošo pietiek. Tam pašam Maidenam bija, piemēram, tikai viena, un viņiem, man liekas, pat bija sāka programma nekā Skyforgeram. Bet, jā, nu pirmie bija skandinieki. Es domāju, mums tev tur nav īpašas attiecības ar to folku projektu, bet nē, tā jau, protams, forši, kāpēc gan nē, es absolūti saprotu, kāpēc viņi tur tikai ielīmēti, jo tur ir visādas tās vēsturiskās saistības un visas tās lietas. Protams, latviski viss tas tur baigi neko piesieties nevar. Bet par to garumu runājot, interesanti, ka pati grupa izskatījās, ka viņi nebija pat tuvu noguruši, kamēr polis jātur tādi turās. Latvieši turās. Starp citu par arēnu un skandiniekiem runājot, tur vienā brīdī likās diezgan forši, ka tā soliste tur tā izaicinoši pateica, ka vismaz uz brīdi darētu arēnai nosaukumu nomainīt. Jā. Man liekas, viņus noteikti uzaicinās vēl tur spēlēt. Bet, jā. Tā jau bija, man liekas, jauka tā atmosfēras radīšana, tie skandinieki. Un, protams, arī koncerta laikā ar Skyforgeriem viņi saspēlējās
Un tā jau, man liekas, tāda paliek jau ierasta lieta lielākos koncertos, ko Skyforge arī saspēlējas ar visādām tautiskajām kopām un Latvijas mūzikā. Tā kā tas ir, protams, ļoti jauki. Un starp citu šautauts čalītim, kurš pienāca un pateica, ka podcastu klausās jau no pašiem pirmsākumiem, kad vēl bija burtiski 20 skatījumi. Tā kā es nedomāju, ka mums īstenībā ir tādi ilgi. Es pat neesmu tik OG. Kaut kā bija vairāk tā izpratne, ka cilvēki varbūt kaut kā cikliski tā kāds pievēršas kādā noteiktā posmā un tad pazūd, bet redz, ka ir tādi forši arī diehardi, tā kā tas bija forši. Jā, bet tad jau pieskaroties smagākām lietām, personīgi grupa Aerobaltor ierakstos absolūti nulle emocijas izraisa, un es viņus vispār nesaprotu. Bet bija tā sajūta, ka dzīvējā viņi varētu pavilkt, un dzīvējā viņi reāli arī pavilka. Bija super forši īstenībā. Pirmspēdējā dziesmā bija vispār topčiks. Tas gan jau bija tas hīts, vai ne? Tas nezinu, nemāku pateikt. Tur kaut kāds tā kā koris vēl drusku piedzēdāja. Bet... Varētu būt, ka tā arī bija mana favorīta dziesma, vienīgā dziesma, ko es fonētiski zinu, un es to dzirdēju, man ar to pietika. Bija jau iepriekš viņi dzirdēti, kad viņi Vagonu halā ar Enisumu spēlēja, bet jā. Likās, ka cilvēki vēl tikai nāk iekšā, sāk pamosties, un jā, nezinu, vai tā iesildīšana bija veiksmīga vai nē. Laikam jau, jā, samērā. Uz beigām jau sāka diezgan iekustēties cilvēki. Nē, man likās, tīri forši viņu tur iederējās, jā, ka forši, ka viņus pasauca, jo paši jau teica, ka viņam ir diezgan arī ilglaicīgas attiecības savā starpā. Tā kā nozīmīgi tas noteikti, ka tur bija. Arī, protams, forši, ka vismaz vārdu kādu iemācās latviski un pasaka paldies, vai kā viņš tur teica. Jā, un tad uzreiz pamostās visi tāds. Jā, tas uzreiz. Vienmēr bonusa punkti visiem. Un, jā, bet it kā jau paskrēja diezgan ātri tās iesildošās grupas, bet tā kā es nezinu, vai cilvēki... Jo Skyforger, man liekas, pat pārspēlēja pāri tam savam laikam atvēlētiem mazliet, varbūt drusku. Tīri uz tā kopā fona, tu pēc tam domā, ka pietiktu ar vienu grupu, bet bija forši, nē. Es tur noteikti nesūdzos, tu sēdi savā krēsliņā, baudi un klausies, un bija krūti. Man arī likās, ka iesildoši ļoti ātri sākās un beidzās. Un tad likās, šis jau ātri paies vakars, te jau nekas nebūs. Un tad 3 stundas vēlāk. Bet par garākajiem koncertiem runājot, man liekas, garākais, ko es esmu piedzīvojis, bija kaut kādi Foo Fighters Lucavas salā. Viņi tur, man liekas, viņiem pamatsats jau bija gan aptuveni 3 stundas, un tad viņi vēl kādu stundu uzspēlēja. Jā, tas jau bija krietni laika atpakaļ. Kaut kāds 17. vai 18. gads laikam. Bet, jā, šis ir arī viens no tādiem garākajiem setiem, kas piedzīvots, un man prieks bija redzēt, kad pati grupa bija gatava maukt un maukt. Respekti, izskaties, ka viņi tur varētu vēl turpināt spēlēt. Bet jā, tad, protams, kā saka, galvenā vakarā nagla. Un tad tur bez, kā saka, beigās mīcīšanās uzreiz arī ķērāmies klāt jaunajām lietām. Pataisno ar galvu jaunajā albumā Teikas, ko mēs visi, protams, arī
ļoti, kā to pateikt, atbildīgi fanu pienākumu izpildot, paņēmām savās kabatās. Jā. Forši tādi ar slipcase'iem no sākumā nobijos, ka digipaki varētu būt, bet nē. Mēs varam uztaisīt unboxing sērijas. ASMR. Jā. Tā galvenais tagad nesagriezt slipcase. Zini, kā gaisniņš iziet. Jā, man ar tādā malas sākuma izties kā digipaks, bet viņš bija tik tāds biezs, ka man likās, ka visticamāk tur iekšā ir jewel case. Pēdējais disks, ko es redzēju, kuram bija tāds, no latviešu grupām bija grupai Fake, un tur plauktā arī stāv. Nosacīt nekad arī teorētiski, tā viņam tās hibrīds. Pagakam. Tam nekad boks, viņam mazajam. Jā, bet tur ir kastīte. Gan ir, gan nav, jā. Tā, ko. Tātad slipcase, mēģinām izbīdīt, nesaplast neko. Un parādas disks. Es vēl nesu. Viņš vēl pēc rūpnīcas mažo. Tā. Es nezinu, cik labi tur var redzēt. Normāli? Vadar. Laivā var piezumot tā kā dzīvē. Mūsu operātājs tur. Pro production. Jā. Tā. Bildīta, disks. Un tad jau bukletiņš. Un tieši, man liekas, bukletiņš šajā visā ir tas, ko jūs vairāk gaidījām. Tīri, lai varētu tikt pie vārdiem un bišķi iedziļināties vairāk tajā tēmā. Tā, pašķirstīsim bišķīt. Ļoti daudz gleznojumi. Skaisti. Jā. Vispār par to māksliniecisko ievirzi, to dizaina aspektu tajā visā. Tas arī atspoguļojas koncertā uz tiem ekrāniem, bet līdz tam mēs gan jau vēl nonāksim. Kā to vispār pats Vāciņš runāja tieši par šo te noformējumu? Par to pašu gleznojumu. Viņš tāds diezgan no tāluma vienkārši izskatās, bet, kad ieskatās, tad jau tur paliek interesantāk un bišķi vairāk vērtība tajā visā saskata. Jo uz krekla tu vienkārši izskatās, ka tu redzi kaut kādu vilkaci vai vilku, un ka vairāk tur nekas nav. Bet es teiktu, ka tīri forši darbiņš. Pirmais iespējas bija varbūt tā, ka tas uz pārējās diskogrāfijas fona nebaigi labi līmēs iekšā, bet tad es sapratu, ka tā nav taisnība, jo viņiem nav īstenībā Vāciņam kaut kāds vienots stils, tā ir kaut kāda ilūzija, kuru es esmu pats dzīvojis, jo tomēr viņiem, ja tu tā paskaties, katrs Vāciņš tomēr ir diezgan atšķirīgs savā ziņā. Jā, vienīgais, kas viņiem, man liekas, atkārtojas. Tie fonti. Jā. Kā tie albumi nosaukumi ir uzrakstīti. Tas, jā. Izdots caur Thunder Forge Records 25. gadā. 13 dziesmas. Jā. Tas ir tā kā viņu labels kaut kāds? Jep. Jā. Jā, un tad, protams, pirmais singls, ar ko viņi arī sāka albumu, pirmā dziesma, Dieva suns. Kā Pēters teica, gan jau varbūt esat dzirdējuši. Es domāju, visi tur palielam bija vienu dzirdējuši. Jā. Pirms mēs turpinām par tām dziesmām, es gribēju vēl jautāt, vai tu vēl kaut ko no merča nopirki vai diskus tikai? Nē, es uz fizisko šoreiz. Jā, mēs visticamāk kaut kādās žaibās vai kaut kur ieķersim ar kādas kreklas, bet jā, tur vēl stāvēja paskartītas. Man liekas, Skyforger ir vienīgie, kas taisa tādas. Vidu. Noliec. Jā. Tur bija pat divas dažādas. Nē, mums arī bija paskartītas, un Novo arī bija paskartītas. Jā, tas ir saņemtas, jā, bet jā. Merčam īstenībā priekš arēnas, man likās, pārsteidzoši un labas cenas bija. Diski bija tikai 12 eiro. Maikas tur bija kā kura. 25 laikam vai 30. Kā 30 jaunā maika. Aha, jā.
Bet merča klasa tur diezgan iespējams, tad arī tur tās cepurītas vēl tāds jau noskatīt, tad nākamreiz jāpaņem savu cepuri. Jā. Labi, tas Jā, atpakaļ pie dziesmām, tad sākām ar Dievu suns. jā, bija ar visu intro. Tur bija interesants tas moments, es neatceros, vai tas bija pats pirmais tā kā koncertā, vai varbūt jau tajā dziesmā tāds moments bija parādījies. Bet jau ejot uz pirmo grupu, es dzirdēju kaut kāds čalītis stāstīja, ka visa skatos priekšā esot aizkraut ar pirotehniku. Tā kā tu jau saprati apmēram, ar ko var rēķināties, bet ar tādiem jumpscariem es nebiju rēķinājies. Tas bija vispār. Lielākā daļa, man liekas, noraustījās. Tas bija tieši brālis, tā kā aizgāja pēc kaut kāda sava dzēriena, laikam. Un tieši tajā brīdī, kad viņš nāk atpakaļ ar dzērienu rokās, man priekšā es vēl filmēju to momentu. Un, man liekas, viņš tajā brīdī pat uzlēja kātam uz galvas to dzērienu, bet it kā neizskatās, ka noraustījās, bet sprādziens tiešām bija tāds negaidīts, un tur jā, visi gan jau, ka noraustījās, bet es gribēju uzfilmēt vienkārši to Black Arifu tieši, kad aiziet tas moments, jo tas, man liekas, ir tāds pats dziesmas, tā kā, kad tev aiziet rīktīgi. Un dzīvējā dzirdēt bija forši. Tas tā kā normāli, es tev biju pat rakstījis, ka pirmo reizi noklausoties, es tā kā varbūt nepavelkos, bet, kad es atskatos uz savām mīļākajām grupām, tas ir tā kā normāls standards, kad tu sākumā pilnībā nolaist to jauno materiālu, tas pats Hatebreed pēdējais albums, pirmo reizi noklausies, nepatīk. Tagad es esmu gatavs viņu sev tetovēt virsū, tas pats Saur noklausies. Tagad klausies, liekas brīdi. Tas pats ir Dievs, un pirmā reize, tagad tu klausies, un tas ir vispār. Kā tev pašam tas pirmais singls kā tāds? Un... Fantastisks. Man uzreiz kaut kā viņš aizgāja, un dzirdot arī to tumšo piestienu tajā visā, un arī tos tie tempi paaugstinātie, tā agresija, visa, tā ar gaumi, un krietni vairāk salīdzinot ar iepriekšējo materiālu. Man tā kā intuīcijas liedz domāt, ka tas ir visticamāk pateicoties Osim, pieslēdzoties pie radošā procesa, gan ar savām tehniskā definitāla bungām, un laikam jau arī ģitārā kaut ko darot, par ko mēs vēlāk noteikti parunāsim. Tas bija labs. Jā. To noteikti, jā. Varbūt tu jau arī pagājušā sērijā to pieminēji, un es domāju, tas nav trapstrīdams, tas ir fakts vienkārši, un tā ietekme ir jūtama un ir forši, jo visādi jau var būt, kad cilvēki paliek vecāki un mainās daudz kas dzīvē. Bija liela iespēja, ka tur iznāktu, piemēram, tā kā Zobena dziesma numur 2 vai kaut kas tāds, un tas būtu nākamais Skyforger albums, un vai tur kāds baigi pārmest. Varbūt ne, bet jā, tiešām, ka viņi saglabā to senprūsies smagumu un citos aspektos viņu paceļ pat vēl nākamajā līmenī. Es domāju, tas ir super stilīgi. Un... Tas varbūt bija tāds negaidīts pārsteigums. Jā. Bet par cik mēs tā kā jau esam iegājuši tajā pašā koncerta priekšnesumā, varbūt vērts arī pieminēt to vizuālo noformējumu, jo to pirotehniku pieminēja. Bet, jā, kas tur mums bija, kas mums sagaidīja vizuālu skatuves? Komentēt, toreiz baigi objektīvi nemāku komentēt. Tur bija lieli krāsu zipšņi un vēl viss kaut kas, bet tur tev būs jāapraksta niec. Jā, man liekas, tas noformējums bija ļoti foršs, un viņā arī atspoguļojās visu laiku tas art styles, kas ir gan uz jaunā albuma, un, kā jau mēs redzējām, nedaudz arī bukletā, jo tur bija ekrāni visas skatuves platumā. Skatuve bija ļoti liela priekš skajiem, tur viņi paši nespēja aizpildīt viņu. Jā, viņiem aizmugurā tātad ekrāns visā garumā, un augšā ir viens lielāks ekrāns, un uz tā zemā platā ekrāna tur visu laiku bija vizualizācijas tajā mākslas stilā, un uz lielā ekrāna
arī, bet vairāk kā filtrs pa virsu. Feedam tā kā. Jā, tur bija tā kā laivā grupa akšanā, kā viņi tur spēlēja. Tas tur tika filmēts un apstrādājās uzreiz ar efektiem. Un arī uz tā ekrāna viņi kaut kādām konkrētām dziesmām, piemēram, atskaņoja tādus kadrus vai videoklipus vai bildes, piemēram, par senajiem latviešiem un vienkārši video montāžu paciņas tur katrai dziesmai. Jā, man liekas, tas noformējums bija ļoti stilīgs kopā ar visu to pirotehniku, kas ik pa laikam parādījās. Es vispār negaidīju, ka būs pirotehnika. Tā kā tas ir tāds patīkams pārsteigums, ka vismaz nedaudz viņa bija. Un bija gan uguns, gan dūmi, gan zirgstelis. Skaņas. Jā, skaņas vienkārši. Jā, un tāda vizuāli ļoti patīkams tas koncerts bija. Osis tur viens otrajā stāvā, bet tur arī otrajā stāvā bija mikrofona standi, tā kā jebkurš varēja, man liekas, tur uzkāpt augšā un no turienes arī maukt. Jā, tas laikam par to noformējumu. Man ļoti patika, kā izskatījās, tā ļoti profesionāli un augstā līmenī tas izskatījās. Gaismas arī bija puse, ja mēs skatāmies vertikālajā aspektā, to skatuves aizpildījumu, tad puse no tā bija gaismas visādas. Bet tā, ka viņam tur skatuvē bija piekrauta ar kaut kādiem eksponātiem, tā jau nebija. Nebija, jā, tā ļoti tīrs tāds paskats. Man neprasījās, godīgi sakot, vairāk. Es dzirdēju, ka kaut kas man teica, ka gribētu, ka ir kaut kādi tie elementi tur uz skatuves uzlikti, bet man likās, tas video ļoti labi piepildīja to visu. Ok, tad ejam tālāk. Dziesmas divas viņš uzreiz pieteica, nemaldos, Spelmanis un Spīga, ne? Nē, tātad pirmais bija Dievsuns. Jā. Otrais, mums ir privilēģijas, mums ir viss setlists, rekord 25 dziesmas, jā. Starp citu, par to runājot, es no rīta iegāju vēl setlist FM apskatīties. Viņš jau bija iemests, bet es tur pamanīju kaut kādu nepilnību un sapratu, ka kaut kas ir drusku sketči, un tad dabūju pārbaudīt informāciju, jo tur pie vienas dziesmas mēs nonāksim. Nezinu, kas tur to sastādīja, bet tas, kas ir setlist FM, tas ir drusku neprecīzi. Tas tā nerd info. Okay, jā. Tā tad 25 dziesmas, nevis 30 gadu jubilējā, bet gan jau viņi gan jau 30 varētu nospēlēt, bet mēs nevarētu. Kamēr montējam šo sēriju, uz ekrāna redzamais koncerta setlists minētajā vietnē ir papildināts un jau vairāk atbilst notikušajiem. Turpmāk to arī brīžiem uzrādīsim. Atvainojamies par dezinformāciju. Tātad pirmā bija Dievsuns ar to intro daļu, kas ir arī albumā. Albumā tā intro dziesma saucas Malpils purvs. Jā. Tad pēc Dievsuns bija dziesma Spelmanis. Labi, ja Dievsuns vēl bija pirms tam dzirdēts, tad tā sākās burtiski pirmie iespēdi, un tas bija tā kā, wow, jā, tā kā kas notiek. Jā. Tur bija tas Black Riffs aizgāja, un es jau tajā brīdī sapratu, ka jā, bija laba doma neklausīties to albumu pirms tam un izjust to visu, jo dziesmas Spelmanis bija tiešām super. Tur tā kā nav vienkārši komentāru. Tā kā es gaidu, kad tagad pirmo reizi oficiāli klausīšos albumu, un tad jau, cerams, būs
interesanti to visu savilkt kopā. Mhm. Pagaid, bet tu jau biji noklausies visu. Nu, redz, mums ir tāds foršs kontrasts šajā ziņā, jo es paspēju 2 reizes noklausīties albumu. Tad man jau bija kaut kāda iespēja radušies, bet es teikšu, ka tas, kā viņi skatuves nospēlēja, bija nenormāli tuvu tam, kas ir, kā ir iespēlēts albumā. Man likās, ka tā... Principā es sapratu, ka tas albums tā ļoti patiesi ierakstīts, nav nekas tur samākslots, un tas, ko mēs dzirdam albumā, mēs arī principā uz skatuves dzirdam. Tā kā, tas man patīk. Un man arī patika, ka katra dziesma, kad mainījās uz tā lielā ekrāna, tur tika parādīts cits cilvēks, cits tēls, kas kaut kā asociējas ar to dziesmu. Jā. Superīga dziesma. Man pat nav neviena dziesma šajā albumā, pie kā piesieties. Man likās, ka katru ir kaut ko ļoti interesantu. Spīgana, piemēram, es atceros, ka viņa arī bija super, bet, teiksim, pēc tās vienas reizes man tagad blanks drusku, es neatceros, kas tur bija. Spēļ man bija Mājas kungs. Jā? Jā, kas ir albumā. Albumā, kura tā ir? Jā, pareizi. Albumā tā ir 5. dziesma, bet setlistā tā bija 3. Te viņi tomēr pamiksēja kaut ko, ja? Nebija tā, ka skanēja koncertā dziesmas albuma secība. Tā sanāk, jā. Ok. Tad tas bija laikam tas koncerta, lielākais pārsteigums, tas Mājas kungs. Kad tur aizgāja sākumā tā kā kaut kāda mierīgākie nemaldos daļa, un tad vienkārši aiziet super smagais moments, un tad man bija, kas notiek, un tas tiešām... Bet zini, šeit tajā setlistā nav nemaz Spīgana pieminēta. Varbūt tad viņa bija tur, viņa vienkārši nav ierakstījusies šeit vai kaut kā tā. Tas būtu baigi dīvaini, jo es saprotu, ka šis ir tā kā tas, kas ir... Kliktraka varbūt iespējams. Varētu būt, jā. Jo tur ir 0,2 spēlmanis, 0,3, tad varbūt tas tā kā vienā rāvienā 20. Tad pareizi tā jau bija, viņš pieteica abas, bez pauzes pēc spēlmaņa nebija, jā, pareizi, tiešām. Ok, tā tad Spīgana bija, tad viss pareizā secībā. Jā. Jā, bet Mājas kungs man personīgi tas absolūtais highlights bija. Es neko tādu nebiju gaidījis, un man bija ļoti patīkama iekšē sajūta, ka Skyforger turpina spēlēt smagu mūziku un iespējams pat atsāk smagāko. Es teiktu pat. Jā. Pēc Mājas kunga tad nākamais ir Reks Semigalija. Ir vērts pieminēt, ka pirms gandrīz katras dziesmas Pēters, protams, nedaudz arī pastāstīja to domais dziesmas, vai kā viņa ir izcēlusies, vai kur viņš to teiku ir atradis. Jā,
Tas tā vienmēr patīkami, ka ir tāds vēsturiskais piesatiens. Nu jā, tad jau tālāk aizgāja pēc Reks Semigalija Svētbirs, kas jau bija pirms tam. Singls, Otrais singls, jā, tas jau bija tāds folciskāks gabals, un tad, kad viņi izdeva to otro singlu, es nevarēju saprast, vai tas būs tāds tā kā divdaļais albums, kur vienā ir smagāki gabali, vienā ir folciskāki, bet beigās izrādījās, ka tas bija tāds, pa lielam vienīgais vai viens no 2 folcīgajiem gabaliem albumā. Kas paletas attīrītās drusku. Jā. Bet jā, mierīgāka tāda savā ziņā, bet tomēr tāpat diezgan emocionāla, un jā, tur, kad aiziet uz piedziedājums, tad tas aizvelk kaut kur. Svētbirs bija tā dziesma, kur staigāja tie spocīgie rēgi apkārt, jā, ap grupu. Teica kaut ko, jā, ka baltos tērpos. Jā, tāda palagu uzklājuši pa virsu, sīkie aptuveni tā. Bet, protams, tur tas izskatās ļoti estētiski. Tas nav tik noniecinoši, kā es to pasniedzu. bet man uzreiz ieslēdzās tāds nedaudz ironisks moments tajā visā ar tiem spocīgajiem tēliem. Atceroties viņa Kelkim Žaibo koncertu. Tur uz skatuves gāja strēlnieki, ja? Un tad tagad nākamajā lielajā koncertā uznāk spoki. Tur, es domāju, tur nav visticamākas sakarības nekādas, bet manā prātā saslēdzās tāds ironisks moments. Vienā brīdī strēlnieks staigā, vienā brīdī spoks staigā, kas patiesībā ir kaut kādā mērā arī sasaistāms. Var tādu sakarību meklēt, es domāju, to nav baigi grūti pārbaudīt, ja ļoti gribi var. Bet interesanti tā saslēdzējā tās lietas kopā. Bet jā. Bet arī nebija vienīgā reize, kad vispār kāds paviesojās uz skatuves. Tur jau pēc tam diezgan bieži tas notika, bet sākumā viņi vienkārši izgāja cauri jaunajam albumam pa lielam. Pēc Svētbirs bija Zilais kalns, Velnakmens. Tas forši jā par to Zilais kalns, ka, ka Osis arī, ka no Valmieras, ka viņi iepina arī tādu tematiku, tā kā personalizēja tomēr to albumu. Par Velnakmeni arī man jau likās drusku skumji, ka tā Latgale laikam tiks apbižota un netiks iekļaut šajā teiku sarakstā, bet redz pieminēt to Varakļāniem cauri, kur viņi brauca un uzdūrās tam Velnakmenim. Tas man sašķeltais. Stāsta ziņā man šī likās laikam tāda, labi, Dievas un stāsts, tas pats par sevi ir diezgan forši. Tur varētu diskutēt, bet tas, ka Pērkons tur šāva pa velnu un trāpīja pa to akmeni, tas liekas arī diezgan stilīgi. Tur arī uz tā lielā ekrāna, protams, tagad jau tur tika parādīts velns, tā kā viņš tur mēdījās, tur kaut kādā brīdī radziņus rādīja, tur vienkārši tāds portrets, kā ķēmojas tas tēls. Tā smieklīgi bišķi. Bet kopējā estētikā ļoti, ļoti labi iedarējās tas viss.
Nu, kas mums tālāk ir Lietuvēns. Jā, tas man arī izcēlās diezgan no tiem jaunajiem gabaliem. Kā Lietuvens izklausās? Pēc plaknatāla. Kā Lietuvens izklausās? Pēc plaknatāla. Nē, kā viņš balss viņam izklausītos. Nē, kā viņš runātu. Nu, tā kā Golums. Lietuvāns. Tāds pretīgs puņķains spalvīts. Tev vajag šito tiešām kaut kādā voice actingā pamēģināt kaut kādas kastīgus. Jā, Skyforger, ja mums vajag Lietuvēni ierunāt, ja, tad lūdzu, es gaidu. Jā. Ja nemaldos, tā bija dziesma, kur viņš arī teica, ka Osis ir diezgan smagi bijis iesaistīts. Es pat pieļauju, ka varbūt ģitāru partijas tur varētu būt rakstītas. Spekulācija, bet... Varētu tā būt, jā. Jā. Jā, man liekas, ka tas bija tas gabals. Varbūt mēs maldamies, jo tad tie gabali tiešām ļoti daudz. Bet jā, gabals bija ļoti nikns un foršs. Un par tām ošu ģitārām laikam bišķi vēlāk sanāks parunāt, jā. Es tikai neatceros, pie kurām dziesmām īsti. Senprūsies, tās dziesmas kaut kādas bija. Ok. Tad pēc Lietuvēna bija Alšvanaks Dūdas. Backpipes from Alsunga. Tad tas bija laikam tas solo gabals, kas bija tam... Jeffrijs kaut kāds. Jeffrey no Beļģijas. Vienam no viņu pāris piespēlētājiem. Es pat nezinu, cik viņi ir tā kā grupas sastāvdaļa. Kā session members vai kā viņi to laikam tad sauc, ne? Varbūt. Bet atsaucās noteikti viņi tā arī ir pieminēti. Jāpaskatās būs. Kas vēl? Tad ir Pelīte. Tas likās īstenībā diezgan... tā lec ārā uz to pārā kontekstu tomēr, kad viņi vēl pateica trash, punk, folk, hibrīds vai kaut kas tāds. Jā. Mēs uztaisījām eksperimentu, tautas dziesmu samalām kopā ar trashu, punku. Tas bija tā īpat nedzirdēt Pelīte. Kā mīļvārdiņus tādā mūzikā. Tas bija saīsinātais nosaukums. Kaut kādu, es tagad sitien neatceros, kā saucās tā. Jā, viņi teica savā starpā, viņi sauc Pelīti vienkārši, bet tur bija pilnais kāds bija. Jā, bet gabals ļoti labi, man likās, skanēja tāds veiksmīgs eksperiments, skanēja pēc Skyforger pa lielumu. Jā. Un tad albuma noslēdzošā dziesma.
Labākā dziesma. Madara jau teica, jā, ka 20 reizes laikam paspēja viņu noklausīties tajā pirms pēdējā dienā, un man tad bija tāds, nu, tā kā vajag paklausīties, bet nē. Un es nenožēloju, jo koncertā tas bija ļoti emocionāli, jā, tur tie vārdi. Vecie latvieši, kas dziesmas sauc. Draugi smiltīs un zvaigznes debesīs, tas jā, tas tā kā iesita un atkārtojās piedziedājums pāris reizes, un to es visvairāk laikam pašlaik gribu dzirdēt, kā viņa skan albuma versijā. Reāli albuma noslēgumam, tā kā vispār super izvēle. Tāda ļoti, nu, dziesma no sirds, tāda ļoti sirsnīga un, jā, tiešām kaut ko aizskar, un tas bija noteikti man emocionālākais un īpašākais moments tajā koncertā. Arī ar visiem tiem kadriem uz lielā ekrāna par tiem vecajiem latviešiem, tur melnbaltās bildes un klipi, jā, vecie, kas gāja līdz tai dziesmai, līdz ar lirikām, ka viņi pieminēja kaut ko konkrētāku, vai tur par karavīriem vai tam līdzīgi, tad arī uzreiz parādās tādi, un jā, tāds, nezinu, aizskar to patriotismu un to liek novērtēt, ka esam mēs latvieši un ko ir nesuši mūsu senči un jā, tāds nešķiet, ka tas ir veltīgi un tas šķiet īpaši un svarīgi to visu saglabāt. Un, man liekas, tādām dziesmām būtu vairāk jābūt, kas atgādina mums mūsu ātrajās ikdienās par to, kas ir arī svarīgi. Un ir svarīgi neaizmirst vecos latviešus. Nu, tad tā skatoties kopskatā uz albumu, kuru tu sauktu kā savu favorītu no izpildītajām dziesmām. Nu? Madarai bez jautājumiem. Vecie latvieši to gan jau kā. Vecie latvieši. Labākā dziesma no albuma. Man liekas, tev tuvāk kadrā jāpēlēn, jo tev tur Man liekas, ka tur varēja redzēt vecie latvieši. Jā, nu, man pagaidām es teiktu, ka man ir līdzvērtīgi ir Dieva suns un vecie latvieši. Bet es teiktu, ka pārējās dziesmas man vajadzētu vienkārši vairāk paklausīties, lai es tā varētu vērtēt. Bet koncerta kontekstā vecie latvieši noteikti man bija augstākais punkts. Bet, nu, kā viņi uzsāka ar to Dievs, un, jā, tas bija fantastiski. Un arī visu tā koncerta laikā ik pa laikam iedomājos, esam vēsturiskā momentā. Man tiešām bija prieks tur būt un redzēt, uz ko mēs esam spējīgi, un tas noteikti nav maksimums, uz ko mēs esam. Nu, Latvijas metāls spējīgi. Tas ir, es ceru, ka tikai sākums. Nu, tā vajadzētu domāt, vienmēr jātiecas, protams, uz labākām, augstākām lietām, bet tā latiņa uzstādītā ir ļoti augsta. Tur būs jāpacenšas, jā, lai to pārsistu. Jā. Bet, nu, ko jā, albums izskanējis, koncerts beidzies, ejam mājās. Jā, nu, tas bija pirmās 13 dziesmas, un sets bija tikai pusē. Tātad, pēc tam jau viņi gāja pie savām klasikām. Sāka viņi ar Kauja pie saules. Nē, tātad. Te ir 25 treki. Dziesma bija kaut kāda pa vidu, manuprāt. Jā, zviedza kā rezergi varētu būt. Jā, bet īstenībā kopā tur pat varētu būt kaut kādas tās 30 dziesmas, jo šajā sarakstā, ja ir 25 un tur kaut kas sajiet kopā ar kādu citu gabalu, tad varbūt tas tur pat ir tās 35. Mums vajadzēs bišķi izlabot to, ko mēs tur sarunājam. Bet jā, tātad šajā setlistā mums nākamais ir pieminēts Kauja pie saules. Jā, fantastisks gabals, ko nospēlēt. Pēc tam Ķēves dēls. Pēc tam Velnu kāvējs.
Un tad ir... 3 dziesmas bija no Kurbada, manuprāt, pēc kārtas. Varētu tā būt. Tēvā dēla pagalmā vēl bija. Jā. Tad nav pilnvērtīgs tas saraksts. Nu jā, nu... Kāda mašas ātri atvēršu. Kur tu teici? Ir tas setliste. Vienkārši ieraksti Skyforger setliste. Tātad mūsu iesūtītais, ko mēs te rādījām, nav patiesībā pilnais. Tas ir tikai Oša setlists. Visticamāk tā sanāk. Tātad pēc veciem latviešiem nākamais mums bija Zviektiņa Zviedza Kara zirgi, ja? Tad bija Kauja pie saules. Jā. Ķēves dēls un tēva dēla pagalmā. Tā laikam sanāk. Šitas bija tās dziesmas, kur viņiem jau bundznieka mainījās vai vēl nē? Tik precīzi es neatceros, bet vēl no kāvējiem vajadzētu būt. Jā, vēl no kāvējs, jā. Nu jā, labi, mēs varam vienkārši pieminēt visas tās dziesmas un pēc tam pārunāt par to, kas notika to dziesmu laikā. Tad bija Kauja Garozas silā. Un šis bija tas moments, kas nesakrīt, un es koncertā drusku kā pauzeris sajūtos, jo pēc nosaukuma es to dziesmu neatpazinu. Un es domāju, bļāviens, tas ir no Kauja pie saules latviešu strēlnieki. Es tā kā nevarēju salikt, un no rīta, kad es to dziesmas nosaukumu setlistā meklēju, viņa tur nebija, tajā nav taču pareizi. Vai jau ir? Ir. No rīta vēl nebija. Tā kā viņš ir updatēts. Tātad te ir 28 šajā setlist FM mājaslapā. 28 dziesmas kopā. Jā, pēc tam bija Pulkvedis Briedis, te ir ierakstīts. Brīn, to tremolodzīju vajag dzirdēt, tas vispār. Bet te ir bišķi tā kā secība atšķirās, jo, nu jā, labi, varbūt par secību mēs tā baigi nedomājam šobrīd. Bija Tīreļa purvā, protams, klasika. Kauja pie plakaniem, Kauja pie veisiem, Rāmava. Blīn, vecīti Rāmava. Rāmava. Blīn, vecīti Rāmava. Es biju ļoti vīlies 2 pēdējās reizes viņus redzēt dzīvajā, ka viņi to dziesmu nespēlē. Man liekas, tā dziesma ir obligāti vienmēr jāspēlē. Nu, tev nevar būt tāda dziesma, un tu viņu nevari nespēlēt dzīvē. Tas intro ir vispār Mount Rushmore no viņu dziesmām. Tur bez variantiem mēs varam par to kauties, ja gribi. Bet tas bija. Starp citu, Tīreļa purvā vai Pulkvedi Briedi nebija tā, ka viņiem parādījās kaut kādi bonus elementi ar tām dūdām, vai albumā viņi ir. Un tas man likās interesanti, starp citu. To vajadzēs pārbaudīt. Tu nepamanīji? Nē, jo es saklausīju kaut ko tādu neierastu drusku. Tas bija no kaut kādā strēlnieku dziesmā, bija folk instrumenti piešpricēti klāt. Jā. Te vēl starp šīm dziesmām, šajā setlistā te parādas uz Ziemeļkrastu, kas šeit nav ierakstīts. Jā, tā bija. Tad zem Lietuvas karogiem bija vēl, kad Ūsiņš jāja bija, un tad jau pēc tam laikam bija Jenkor dziesmas, akmeni iekaltas zīmes, tas bija patīkams pārsteigums. Tad es gan izlaidu savus matiņus un novilku brillītes un pakartīju galvu bišķi.
Bet jā, to es negaidīju, ka viņi kaut ko no zemgaļa kārdziesmas spēlēs. Tas bija tieši vietā, man liekas, uz beigām. Bet, nu jā, bija arī Leceglīte un Migla Rasa. Bet par tām mēs vēl bišķi vēlāk, bet arī to hītu laikā, klasisko dziesmu laikā, man patika tāda paspēlēšanās no grupas puses notika. Viņi pamainījās ar savām pozīcijām, brīžiem, bundznieki pamainījās, piemēram, atgriezās Edgars Mazais, viņu iepriekšējais bundznieks, kas bija pirmajos albumos, un nevis pirmajos, bet vienos no pirmajiem albumiem, arī Strēlniekos, un mums jau Black Metal sērijā viņš paviesojās, tur var bišķi plašāk par to paklausīties, bet tātad, jā, bija prieks viņu redzēt pie bungām, ļoti, ļoti labi nospēlēja, un Osis aizgāja pie ģitāras. Tas bija reāli krūts pārsteigums. Iedomājies, tas nav tos pamata instruments, bet to arēnā uzspēlē savu ne pamata instrumentu. Lai gan viņš toreiz teica, viņš sāka ģitāru, bet tomēr viņš pārsvarā kvalificējās. Bet Edgars tur vispār top līmenī, tur pat reāli nav sajūtas, ka viņš būtu kaut kur izkritis nopirtis. Ne pats, viņam bija sarežģīts gabals, manuprāt, iedalīts, es neatceros kurš, bet ļoti ātrs, un tas pats pedālis tur bija ātrumā, tā kā visu cieņu, un Jānim arī, es, man liekas, pirmo reizi tā redzēju koncertā, ka notiktu tāda instrumentu maiņa, un tā kā, ja es nezinātu, tur atšķirību nepateiktu, ka tas tā kā cipa ir bundznieks, kas spēlē ģitāru, tur viss izklausījās. Super kruti un interesants piesitiens. Tam visam noteikti bija. Tad vienam brīdī Pēters paņēma pauzīt. Uz tolti, tas jau normāli. Un viņa vietā pie vokāliem piesatājās Alvis. Tas bija uz ūsiņš, jā. Jā. Tas bija ļoti stilīgi. Man visam likās, viņam ļoti tuvu sanāca tam, kā vispār Pēteris pilda to vokālu tehniski. Un tāds domā, laika gaitā viņš varētu viņu postenē arī mierīgi aizvietot vismaz spēju ziņā. Bet viņš jau arī var viņam, taču viņš jau Green Novis taču ir. Gan to dara, tas tā kā nav, kad no zila gaisa viņš pēkšņi ir izlīdis. Viņš taču... Toreiz viņš mums stāstīja, vai kur citur, neatceros, bet ka viņš taču arī, kad iesūtīja laikam to Skyforger tā kā, pieteikumu, ko tur. Viņš, manuprāt, tieši arī ar vokālu tur sūtīja. Ne tikai ar vokālu, bet gan. Man liekas, jau toreiz viņi tur labi novērtēja. Bet viņi jau, teiksim, lielā mērā visi izņemot bundznieks pielieto vokālu. Aizvien, agrāk varbūt tas nebija tik izteikti, bet tagad viņi visi viens otru tur slāņo. Protams,
Zirgs vienmēr ļoti spēcīgu vokālu nomoc. Tāds vienmēr to zemo piesitienu iedot, tad, kad vajag. Nu jā, kas tur vēl ar tām sastāvmaiņām? Laikam tas arī bija viss. Nē, nu jā, uz Leceglīte viņiem pienāca klāt skandinieki. Bija vēl Rāmavā, bija tas The Hobos ģitārists. Jā, pareizi. Viņš laikam, man liekas, viņi minēja, ka viņš bija palīdzējis to dziesmu iespēlēt. Jā. Tas bija diezgan stilīgs moments arī. Jā, nu tad jau uz tām pēdējām tautiskajām dziesmām Leceglīte, kas beigās bija tikai singls un neparādījās albumā. Tad tur jau bija pievienojušies skandinieki uz skatuves. Tas jau arī, man liekas, kad žaibās spēlē, tur nebija tā, ka tie vilki pievienojas, vai tas bija jau citā kaut kādā koncertā, kur vilki pievienojas uz skatuves. Tur, nu, Es neesmu redzējis, es nezinu. jā, nu, viennozīmīgi, tad, kad ir iespējams, tad Skyforger sadarbojas uz tādām tautiskajām dziesmām ar citām. Nu, tas ar kokli čalītis pievienojas arī tas, laikam ir no tiem vilkačiem. Vai vilkiem. Es jaucu viņus vilkači. Gan jau, ka jā. Nu jā, tas arī bija. Bet nu viņš bija, principā, visa koncerta laikā. Jā. Viņam bija tas izteiktais, tas viens tāds solo moments riktīgi, kur viņš tā forši iekapāja ātrumā. Tas arī varētu būt tāds viens slānis, kas parādījās uz kaut kādām dziesmām, kur standartā varbūt nav tā kokla. Varētu būt. Jā. Nu tāds ļoti bagātīgs koncerts ar visādiem visiem pavērsieniem, tādām eksperimentiem. Jaunas dziesmas atskaņotas. Nu, beigās jau laikam sanāk, ka tur aptuveni 30 dziesmas bija. Varētu būt, jā. Nu, personīgi noteikti garākais sets, ko es esmu redzējis. Jā. Tev Foo Fighters, laikam, jā. Jā, tas laikam sanāk, bet, nu, uz to mēs varam aizvirst un teikt, ka šis bija garākais un iespēdīgākais sets. Nu, viennozīmīgi šis bija iespēdīgāks sets nekā Foo Fighters, jā. Nu jā, tādas ļoti pozitīvas sajūtas par to koncertu un prieks arī redzēt visādus pazīstamus cilvēkus un pēc tam jau tad vakars kā kuram turpinājās. Jā. Mēs ar Madaru vēl aizgājām uz ugunsviju, pasādāt nedaudz uz to afterpartiju. Nu tā tas tika arī dēvēts, ka tur būs pēc koncerta pasādāšana, tātad skaju jubilejai un jaunajam albumam. Tad tur, principā, visu vakaru arī Skyforger skanēja. Un bija ļoti, ļoti, ļoti daudz cilvēku. Mēs braucām garām tur ārpus kroga, vienkārši kaudz ar cilvēkiem stāvēja viss tur ārā, vienkārši darīja iekšā, nav vietas tik daudz. Bet forši, jā, pasēdēt, papļāpāt un tad jau, kur mēs esam nākamajā dienā, manā studijā, jā. Ko tu darīji pēc koncerta? Nu, man agri bija jāciest nākamā rītā, tāpēc man drusku tāds pensionāra režīms ieslēdzās. Es jums, lai kā arī gribētu, nevarēju pievienoties, jā. Tā kā es ātri diezgan iekritu gultā un sapnī redzēju visādus interesantus ar koncertu saistītus momentus. Nu, pastāsti, ja vēlēs. Nē, nu es saku, to ir tā grūti pastāstīt konkrēti, tie ir vienkārši kaut kādi tādi flešiņi, ko tu apmēram atceries, jo
tie nebija reāli fakti no koncerta. Bet tu savā zemapziņā to kaut kā sasaisti ar koncertu. Kaut kādi fani, vat tas sprādziena moments man ir, ka cilvēki tā kā kaut ko tur mēdās, un tad ir tas sprādziens, jā, un visi tur kaut kā baigi. Tur, nu, tādi momenti, kad jā, tu saproti, ka tas ir it kā no tā koncerta, bet reāli taustām ar pirkstu tu nevari iebakstīt. Bet tas vienkārši parāda to, ka iespējas noteikti tev iekšā kaut kur ir atstāts. Un es domāju, ka tas tur paliks uz ilgu laiku. Super. Un ko tad nākamajā dienā darīju šodien? Ja, šodien es ļoti agri cēlos svinēt Baltā Galdauta svētkus. Guļot uz Galdauta, ja? Jā, tas jau būtu rēcīgi, ja vispār, ja es tās melnās, kurš tas būtu izklājis Baltu Galdautu un gulētu kā sveca kaut kāda tur. Bet jā, ļoti īstenībā zīmīgi svētku noskaņās latviski raksti uz sava ķermeņa. Viss aiet kopā roku rokā diezgan īstenībā, ja mēs tā ļoti par to padomājam un paforsējam. Tetovējums. Jā, top jauna māksla, jauni tetovējumi un vispār diena ir forša, jā, jo satikāmies šeit. Nē, bet šeit vēl. Vecrīgā. Un pirms tam mums bija diezgan interesants izglītojošs brauciens ar interesantu šoferīti, ko fascinē tādi cilvēki, kas var principā no zila gaisa tev gan par dzīvi kaut ko iemācīt, kaut ko varbūt neiemācīt. Pastāstīt par tavu rajonu kaut ko. Par sievas mādēm. Jā, nē, viss forši, jā. Garšīgas pusdienas, arī pirmās reizes savā ziņā mums visiem ar kaut ko. Jā, pie mājas mums tad ir Madara iecienīta suši vieta. Mēs vienmēr tikai pasūtam no turienes, ņemam uz mājām. Un tad pielaužot Madaru, mēs aizgājām paēst tur uz vietas pirmo reizi. Jā, par brīnumu. Tā kā es parasti esmu tas, kuru vajadzētu pielaužot uz tādā lietā. Bet jā, tā kā viss ir forša sērija, drusku noteikti garāka nekā bijām plānojuši, vairāk dezinformācijas nekā vajadzētu, bet tas viss piedaras pie lietas, šis nav oficiālais, protams, grupas Skyforge ir apstiprinātais podcasts, kurā visa informācija būs 100% pareiza. Gan jau būs vēl visādi interesanti komentāri, ka Skyforge jau ir 19. gadā bijuši Arena Rīga un tur vēl tādas lietas. Tā kā, jā, šis viss ir vienkārši personīgā pieredze, protams, personīgais skatu punkts, un mēs dalāmies ar savām sajūtām, un, protams, gaidīsim arī jūsu atsauksmes par to visu. Bet es nedomāju, ka tur kāds aizgāja prom ar skābu ģīmi. Pilnībā piekrīt, jā. Tad jau skatīsies varbūt tās nākamā ceturkšņu sērijā. Mēģināsim atkal pieskarties tai Skyforge tēmai, par cik mums tas būs jādara tur, tā kā tur bez varētu. Kādu paaicināsim parunāties. Un kas vēl? Jā, koncerts vienreizējs noteikti paliks atmiņā. Pavisam nesen bija arī tas Behemoth, Satyricon un Rotinkreist koncerts Paladiju. Man liekas, tas būs mums gada koncerts. Un tas jau tagad pagājis nepilns mēnesis, un tas jau ir pārsists. Tā kā es domāju, šo būs tiešām grūti pārsist, tīri vien tā vēsturiskā konteksta dēļ. Un arī koncerts bija ļoti kvalitatīvs un baudāms. Jā, bija prieks tur būt, prieks daļai no tā visa kaut kādā aspektā būt. Piekrītu. Un tad tāda forša nedēļas nogala, es teiktu, svētku nogala. Viena no retiem reizēm, kad mēs klātienē kaut ko ierakstam. Pasties, kāda kvalitāte mums. Tas te notiks katru reizi. Nevajag sacerēties. Jā, tas uz svētkiem jums. Jā. Tā kā. Un esam pasēdējuši, pāēduši, atpūtušies, un tad jau ar jauniem spēkiem jāķeras atpakaļ pie visam pārējām lietām. Madara var arī piezumot, kā mēs saskandinām tukšas krūzītes. Ar logo. Kā mēs logo. Jā, tagad tas krēlis man bišķi grūti, zin kā. Tu krēlis? Jā.
Rāmava. Blīn, vecīti Rāmava. Tas ir ļoti svarīgs moments sinhronizācijai. Tad es neierakstu. Tev strādā? Jā, es vēroju. Taisi. Es vienmēr noraustos. Rāmava. Blīn, vecīti Rāmava. Man var sakārto motus. Šito izgriezēt. Rāmava. Blīn, vecīti Rāmava. Nu, gan uz vāciņa, gan visos pārējos mākslas darbos, kas ir šajā ap šo albumu. Jau. Pagaidiet. Es ceru, ka viņš ir saglabājies. Nomira? Tev atmiņa beidzos? Nē. Es īsti nesaprotu, kāpēc tā. Tūlīt paskatīšos. Jā. Tūlīt tinu. Un apstīšos, pie kā jūs beidzat. Labi, ka te ir operators. Jā. Atskaņo. Es nedzirdu neko. Ko man darīt? Būtu jābūt skaņai, vai viņš tā kā It neatskanē? kā būtu. Nu, es parasti, varbūt šeit neierakstās skaņa. Nu, es, kad uz telefonu uzliek, tad skaņa ir. Ko man darīt? Nu, ieliec telefonā un apskaties. Es nevaru 23 minūtes ielikt. Tas ir pa daudz. Kā mēs tiksim pie viņa? Tu šitie datorā. Man nav adapters. Tur vajag tikai USB. Viņš caur USB aiziet. Nu, labi, iedot, es pieslēgšu, tagad paskatīšos ātri. Jā? Sapturošu ierakstu.